Kā tu domā, kas īstenībā ir atbildīgs par tavu veselību? Es nezinu, kam ir jānotiek, lai cilvēki vienreiz pavisam reizēm saprastu, ka medicīnai kā tādai nav nekāda sakara ar veselību. Jo medicīna nodarbojas ar slimībām, nevis veselību, bet cilvēki bieži vien meklē veselību tur, kur tas nav un nevar būt. Un heiteri vēl apvainojās, ka mēs runājam par veselību un jautā, vai mēs esam ārsti. Tādā gadījumā katram ir jābūt ārstam, lai būtu tiesīgs nokārtot savas dabiskās vajadzības, jeb arī katram ir jābūt pavāram, lai būtu tiesīgs gatavot sev ēst. Ja mūsdienu ārsti un pārējie speciālisti patiesi nodarbotos ar veselību, ko starp citu sistēma viņam nekad neatļaus, tad viņi paši radītu priekšzīmi un būtu visi skaisti, slaidi un veseli. Bet tas tā nav. Un cilvēki, meklējot veselību, staigā desmitiem ārstu kabinetu, bet risinājumu nerod, jo viens ārsts sūta pie nākamā, un tā uz riņķi, bet rezultāta nav. Nerunājot nemaz, ka ārstiem ir standarta frāzes. Ko tu gribi? Vecums taču, jeb samierinies, būs jādzīvo visu dzīvi ar savām kaitēm un tā tālāk un tā tālāk. Un tikai pēdējā izmisuma stadijā cilvēks vai nu attopās un sāk saprast, ka viņa veselība ir tikai viņa paša rokās. Un mediķi nav nekāds izņēmums. Agri vai vēlu, arī viņi sāk meklēt atbildes uz saviem veselības jautājumiem, ja vien viņi galīgi nav nozombēti ar savu medicīnu. Un tādi piemēri ir ļoti daudz, ka ārstiem nākas izmest visas līdzšinējās zināšanas miskastē un ir jāsāk domāt no cita galā. Visu cieņu ārstiem, ko viņi dara, jo medicīna ir vajadzīga, bet ne tādā veidolā, kā cilvēki sev to ir iztēlojušies. Aizdomājies!